Nu, sveiki! Parunāsim par kemperu drošību. Pirms pāris dienām mums bija viens pasākums, kurā mēs sapulcējāmies kemperu ceļotāji. Nu, tā teikt, atklājām šī gada sezonu. Es tur dažiem cilvēkiem mēģināju ieminēties par šīm te ierīcītēm, un izrādās par to ir ļoti maz informācijas, kas tas ir. Tas būtu nevis pretaizīšanas ierīce, pa pretaizīšanas to īsti nosaukt nevar, bet tas būtu izsekošanas un atrašanas ierīcīte. Šādā te iepakojumā viņas ir divu veidu. Tas ir domāts Samsung mobilajiem telefoniem, un šī te ierīce ir iPhone'iem. Galaxy Smart Tag 2 un AirTag, ja nekļūdos, priekš iPhone'iem. Cena viņiem ir apmēram 30 eiro. Es nopirku internetu veikalā 220 LV šīs te ierīces. Salīdzinot ar GPS trackeri, viņiem ir gan savi plusi, gan mīnusi. Plus ir tas, ka šeit nav jāliek iekšā SIM karte, tātad nav jāmaksā abonēšanas maksa katru mēnesi, kad tur 6 vai 7 eiro. Tas ir pirmais plus. Un otrs plus, ja piemēram ar GPS trackeri kemperis tiek iedzīts kaut kādā pazemes auto stāvvietā vai garāžā kaut kur, tad nav vairs GPS signāla, un mēs to kemperi vairāk atrast, redzēt nevaram. Šeit te, ar šīm te ierīcītēm var atrasties šī te izsekošanas ierīce vienalga garāžā, mājā vai kaut kur, mēs tik un tā viņu atradīsim. Un darbības princips ir ļoti interesants. Piemēram, ja šim te Galaxy Smart Tag telefonam noiet kāds blakām cilvēks, nu kāds 100 metru attālumā, noiet ar Samsung mobilo telefonu, tad tas svešais Samsung telefons atsūta ziņu par atrašanās vietu. Un es uzreiz kartē redzu, kurā vietā šī te izsekošanas ierīce atrodas. Un vai, piemēram, tas te iPhone izsekošanas ierīcītē blakām, kāds noiet ar iPhone telefonu, un uzreiz tas iPhone telefons sūta ziņu par to, kur šī ierīce atrodās. Tā ļoti interesanti. Un par cik tā cena ir tikai kā 30 eiro, tad es viņas esmu salicis gan, tūlīt ielikšu gan kemperī, gan motorollerī, motociklā, elektrovelosipēdos, piekabēs un tā tālāk. Visur, kur, ja šāda maza cena ir. Un tad, kad mēs skatāmies šīs ierīces atrašanos vietu, tad, diemžēl, mēs neredzam visu mobilajā telefonā nepārtrauktu līniju, kā viņi pārvietojusies, bet mēs redzam tos punktus, kuros tas svešais mobilais telefons viņu ir nokonstatējis. Nu, tas arī pietiekami labi. Un pirmo reizi es par to ierīci uzzināju, mēs regulāri skatāmies, sekojam te norvēģu motoceļotāju Nora Lee, kas brauc pa pasauli, un viņai nozaga motociklu, un pateicoties šeit ierīcītē tas motocikls tika atrasts. Tas notika Irānā vai Irākā vai kaut kur tur. Un tādā veidā es par to ierīci uzzināju. Nu, lūk, tā kā jūs varat arī ielikt iekšā savā kemperī kaut kādā vietā, tas daudz neko naudiņas neprasa.